Mīļākais ēdiens? Zini, kā man pēdējā laikā šausmīgi patīk lazāņa. Tāds sulīgs cepts. Rudenī es? Rudenī es vārtos lapās. Dari? Dari, absolūti. Ģeniāli. Kapitāli. Līdzdalība ir vajadzīga, lai pilnveidotu sevi un citus. Līdzdalībai vajadzētu būt par ikdienas normu, ka tas nav nekas īpašs. Paldies. Andri, paldies tev par atbildēm ātrajām un arī par to, ka tu šodien esi ieradies Tu esi LV līdzdalības sarunās kopā ar mums šeit, šajā mūsu studijā. Jā, ir ļoti jauki. Varētu teikt, ir studija. Ļoti centāmies. Nu, lūk, lai runātu par līdzdalību, ar kādām domām tu vispār nāc uz šo sarunu un kas varbūt tev jau galvā ir kādas domas, ko tu pārdomāji, ko mēs varbūt varam atklāt šo te sarunu? Jā, es esmu bijis abās pusēs. Ka līdzdalība, ka kāds mēģina kaut ko izdarīt, panākt. Protams, mana tā pieredze bijusi vairāk, kas ir tur valsts un pašvaldību līmenī, un tad ir jauniešu organizācijas, un tagad arī ikdiena. Vairāk kā 8 gadi, ka tā ir ikdiena. Tas bija tas, kā es nācu, un viens, kad es esmu bijis tajā pusē, ka pie manis kāds nāk, un tur mums ir saruna process, lai kaut ko izdarītu labāk. Un arī tā, ka man pašam ir kaut kas jādara, jāsaprot, kas ir tā ideja, kā to noformulēt. Bieži vien, tas viens piemērs, kas man ļoti saistās ar to līdzdalību, un arī tādi riski, ir tā, ka es tā iedomājos, man ir forša ideja. Ko es gribu panākt. Tad es saprotu, ar ko man ir jārunā. Un tad es eju uz to tikšanos, man ir sajūta, iedomāsimies, mums tur ir futbola laukums, un ka visi spēlēs futbolu, ja? Kad es esmu tajā spēlē, kas spēlē futbolu. Un tad es eju, un es zinu, ka būs tur tiesneši vai ne, kas tur pateiks pacel sarkano karti, ja kāds tur kaut ko nepareizi dara vai nelikumīgi dara. Bet izrādās, ka kāds spēlē tur golfa, pēkšņi tur kaut kāda bumbiņa lido, kāds tur kaut kādu regbiju spēlē. Un kad izrādās, ka tā mana ideja ir tādā, it kā šķietami vienā futbola laukumā, bet tā konkurence par to pašu laukumu ir gana liela. Un tā ir tā atklāsme, ka nevienmēr, kad tu ej, piedalies, aizstāv savas idejas, vai esi sabiedriski aktīvs, ka vienmēr citi saredzēs to tāpat. Vai uzskatīs, ka tu dari pareizi, vai tas būtu jāatbalsta, bet joprojām tā ir konkurence arī par labām idejām, lai viņas novest līdz galam. Ļoti interesanti, un man liekas, ļoti bieži jau ir tā, ka tu nāc un saki, spēlēsim futbolu, un tev saka, jā, rīt 12. nāc uz stadionu, spēlēsim futbolu, un tu atnāc, tur regbijs notiek, kā tu teici. Jā. Un tu esi tā kā mazs futbola formās, un visus tev skatās. Vai ne? Un tu esi kā arī šis tāda reizēm notiek tāds manipulācijas moments, bet jā, ja tu tagad, tu esi, kā tu teici, tu esi daudz dažādās līdzdalības aktivitātēs bijis, droši vien pat visus uzskaitīt, te varētu mēs visus pusstundu varētu tagad veltīt, bet kā tu redzi, kā tu, Andri, redzi, vai mēs varam runāt par kaut kādu tādu nemainīgo līdzdalības kodolu? Katrai lietai ir kaut kāds tāds kodols, ja tur, glāze ir no stikla, ja viņai ir kaut kāds pamats, un tad mēs tur varam tur viņai uzlikt apkārt kaut kādu maliņu vai kaut kādu puķīti, bet ir kaut kas kodolā. Kā tu redzi, kas tavprāt tas līdzdalības kodols, tā neatņemamā sastāvdaļa jebkurā procesā? Jā, tas kodols droši vien, tā vienkārši tiešām ir tie spēles noteikumi vai rāmis. Kad tu tiešām saproti, ka mēs tur spēlēsim futbolu vai mēs šodien spēlēsim golfu. Un kas ir tie spēles noteikumi, tas ir, ka ja es piedāvāju kādu risinājumu, es sagaidu, ka ar to manu piedāvājumu kāds kaut ko darīs. Piemēram, ja tas ir, pašvaldības līmenī vai šobrīd ar valdības darbu un deklarāciju, ko katrs tas punkts nozīmē. Skaidrs kaut kāds, ja es iesniedzu kādu priekšlikumu, tad ar viņu kaut kas notiks vienā vai otrā virzienā. Un ja tie spēles noteikumi nav, tad tā kodola arī nav, jo tad tu plūsti. Kaut kāds ir process, tad neviens nav apmierināts, jo rezultāti īsti nav. Es esmu neapmierināts, tāpēc, ka manu ideju atkal neņēma vērā. Otra puse saka, bet tu jau neatnāc sagatavojies. Tad parādi, ko dara citās valstīs, kāda ir labā prakse, vai kas strādā, vai kas nestrādā. Bet, ja tu man būtu to pateicis, tad es būtu sagatavojies. Nav jau problēma. Līdz ar to tas ir tāds spēles noteikumi, līdzdalības spēles noteikumi ar mērķi, lai mēs sasniedzam tomēr rezultātu, kur
vismaz lielākā daļa ir apmierināti un gandarīti par to procesu, kāds tas ir bijis. Kā tu raksturot, Andri, kāda situācija pašlaik ir Latvijā ar līdzdalību? Tīri no savas pieredzes, tā no kā tu saskaries savā darbā. Man liekas, arvien vairāk pārliecinos, ja ir skaidra ideja, ko tu gribi. Tiešām tāda noformulēta. Tad ir lielāka ticamība, ka kaut ko ir iespējams panākt. Ja tā ideja ir tāda gaisīgāka, jo būs 101 iemesls, kāpēc kaut kas nenotiek un kāpēc nav īstais brīdis, īstais laiks. Man liekas, ka mēs tomēr esam par šiem gadiem attīstījušies, ka ik viens sabiedrības loceklis, vienalga vai tas caur Mana balss LV vai strādājot ar ministrijām, pašvaldībām vai vienkārši esot sabiedriski aktīviem un mēģinot ietekmēt vietējās kopienas darbu un ienest kaut kādas pozitīvas vēsmas, kur nevienmēr vajag rakstīt projektu, vienkārši ej un izdara. Tā es teiktu, ka tāda platforma ir laba, situācija ir ok, bet līdzīgi kā demokrātijā, tā demokrātija var arī ļoti trausla. Mēs nevaram tur pieņemt, ka mēs tur esam atguvuši neatkarību, tur viss būs kārtībā. Pa viņu jācīnās katru dienu, un ar līdzdalību ir līdzīgi. Nomainās tev sadarbības partneri, un tu atkal sāc no baltas lapas. Tā kā nekas nav garantēts šajā līdzdalībā. Tā kā ir tādi kalniņi, ir kaut kāds tiešām prieks par panākto, un arī vispār NVO sektorā kopumā, kur tā balss ir pacelt pietiekami augstu. Piemēram, pavisam nesen pie valdības veidošanas sarunām sēž tur Pilsoniskā alianse, kas agrāk varbūt vispār nebija, tur mums ir tur stabilie sadarbības partneri, kuriem tur jādara, tur darba devēji, darba ņēmēji un pašvaldības un tā, bet tur arī šis sabiedrības balss parādās, kas man liekas ir arī tāds novērtējums, ka kaut kas ir pavirzies uz priekšu. Tā kā viņveidīgi, trausli, un par to ir visu laiku nemitīgi jācīnās, jo, ja ir tāda pauze, tad visticamāk ir jāsāk rakt no jauna. Jā, tā jau saka, ka tā vietā, ja tu nespēr solis priekšu, patiesībā tev jau aizmet apakaļ, kad visu laiku jāspēr solis uz priekšu, lai mēs paliktu vismaz uz vietas. Jā. Un tad ir jautājums, kas ir tie, kas spēr to soļu. Man liekas, vispār tā latviešu, varbūt tā ir īpatnība un savpatnība, ka mēs tomēr gaidām to laimes lāci. Ka kāds jau droši vien būs tas, kurš inicēs, un kāds jau būs tas, kurš to, ja jau kāds aizies, tad es jau pievienošos un tā. Un tad jautājums, cik katrs mēs paši esam gatavi tur iet pret plūsmu. Tā mana pieredze, ka dažkārt arī šķietami darot pareizas lietas, tā maksa ir ļoti liela personiski. Ir sevišķi, kas skar tur politisko lauku. Mēs esam iebilduši pret ļoti tādiem apšaubīgiem lēmumiem pret amatpersonu iecelšanu amatos, kur pēc tam man bija tur 17 publikācijas Neatkarīgajā Rīta avīzē ar visām tur bildēm uz vāku. Par briesmīgām bildēm? Nē, bildēm ok, ar trakiem virsrakstiem, kas tik nav izdarīts, bet tu saproti, ka tā ir tā maksa, ka tu tomēr pacēl to balsi un darīji pareizas lietas saskaņā ar vērtībām. Tā kā arī ar to ir jārēķinās, ka nevienmēr viss ir skaisti, un man liekas, tajā līdzdalības kontekstā, man liekas, mums ir jāsaprot, ka nevienmēr tas ir rožaini. Viņi nevar ietvert, ka tas ir forši, kā mēs tur aizgājām, mēs tur izcīnījām, un kā ir labi. Bet tas prasa ļoti daudz enerģiju. Un kas tad ir tie vilcēji? Un man tā baža ir, ka ja kopumā neattīstās tas atbalsts arī no valsts, no pašvaldības, no sabiedrības, ka tas ir kaut kas pareizs, tad tie vilcēji izdeg. Jā. Un tad, ja vilcēji izdeg, tad joprojām būs ļoti daudz, kas gaida to laimes lāci, kurš tad savāks kopā, viņi kaut ko inicēs. Un tad jau visi gatavi tur piedalīties. Tu esi, Andri, bijis iesaistīts līdzdalības aktivitātēs, varētu teikt, dažādās jomās, un kā tu arī pats raksturoji dažādās pusēs, un gribas ļoti tev paprasīt, tu arī pieminēji NVO sektoru, ka mēs redzam arī izaugsmi, un šobrīd NVO sektors vairāk arī tiek respektēts noteikti. Bet kā tu pats redzi, kas varbūt ir tās galvenās atšķirības un tās metodas, kā līdzdalība izpaužas tīri tādā klasiskā NVO sektorā, kurā tu pats esi arī darbojies, un varbūt tajā jomā, kur tu šobrīd darbojies, kas saistīts ar uzņēmumu pārvaldību, ar korporatīvajām attiecībām. Kā tu vērtē, vai tur ir kaut kāda atšķirīga spēles noteikuma un metodas?
Jāsaka, es strādāju arī joprojām NVO, bet, kas ir uzņēmējdarbības NVO ar pārstāvniecību tur Baltijas valstīs. Un mūsu biedri ir uzņēmumi un uzņēmēji. Tā ir atšķirība, kad tajā NVO sektorā bija vismaz jaunatnes lietu laikā, tad tie bija tādi jaunieši ar degošām acīm, ka mēs gribam, ka tas ir brīvprātīgie. Šeit tomēr tas sadarbības modelis ir cits, bet tas, kas paliek, ir vērtības. Kāpēc vispār mēs kaut ko tādu darām? Man liekas, tas nemainās, un to ir, manuprāt, ļoti svarīgi arī tādā DNS līmenī nodefinēt, kas ir tas, ko mēs piekrītam vai nepiekrītam darīt, un kas arī līdzdalības vispār kontekstā, nemaz ne par politisko līdzdalību, lēmumu ietekmēšanu, kas tu esi, kas ir tava vizītkarte. Ok, bet varbūt, ka tu vari pacensties noformulēt vārdos, piemēram, kas ir tās vērtības? Jā, piemēram, mūsu šobrīd organizācija pirmkārt caurskatāmība, gan par finansēm, gan par biedriem, gan no pirmās dienas, kad organizācija tika izveidota. Tas ir godīgums, tā ir līderība izaicināt, kas ir arī ļoti svarīgi. Mēs runājam par valsts kapitālu, kur ir miljoniem lielu aktīvi, kas ir jāpārvalda un līdz ar to izaicināt būt ar vien labākiem. Un tas ir ētiskums, tā ir morāla, tā ir godīgums un izcilība ikvienā lietā, ko mēs darām. Un ja nodefinē tās vērtības, ne tikai tā, forši mēs uzliekam uz grāmatas, posteru vai jebkur citur, bet kā tas izpaužās praksē. Un agrāk man šķita, kā tas ir pats par sevi saprotams, ka mēs tur nodefinējam vērtību, ka tas vienkārši tā ir. Bet ar vienu gadiem ejot, man liekas, vismaz man personiski tas ir pat vēl svarīgāk. Mums ir bijis gadījumi, ka mēs Stokholmā organizējam uzņēmējiem mācības un tur vizīti, tur tikšanos ar Zviedrijas lielu uzņēmumu vadītājiem. Un mums bija paredzēts, kā jau tur, tā kā semināra tipa aktivitāte, un mēs nepaspējām, ka uz Latviju atsūta tādas vāciņas, kur tu ieliec programmu. Un viņas pat taisno sūtīja uz Stokholmu. Tā kā mēs ieraudzījām, skatāmies, ka tā kvalitāte nav tāda īsti skaidrs, ka mēs zaudējam tur naudu, bet mēs nevaram dot tiem dalībniekiem. Tad mēs pēc tam tikai domājam, jā, bet tā ir tā, kad tu nodefinē principu, kā tu strādā, un tu viņam arī seko. Tā kā tās vērtības ziņā, man liekas, tas ir ļoti līdzīgi. Cits ir par, es teiktu, par resursiem, jo tā gan ir atšķirība. Šobrīd mūsu pieeja ir nerakstīt nevienu projektu. Tas ir tas biznesa modelis, kā mēs darbojamies. Tajā laikā, kad tev visu laiku ir jādarbojas un jāraksta projekti, lai tu varētu savas aktivitātes īstenot, kas notiks vai nenotiks, ja projektu apstiprina, neapstiprina, kas visu laiku ir tāds, kaut kur šeit stāv tas jautājums, kā tad izdarīt un cik liela vispār būs finansētāji, kādi ir nosacījumi un tam līdzīgi. Tā šobrīd tā sadaļa nav. No vienas puses varbūt ir drošāk, no otras puses katra kļūda, par laimi tādas tur nav liela, bet tā uzticēšanās no tiem sadarbības partneriem un biedriem, ka tu nedrīksti pievilt. Ja tu pievilti, tad viss spēle beidzās. Ja? Bet arī projektu finansētāji nedrīkst pievilt. Jā. Tas arī var dārgāks. Melnajā sarakstā var būt, jā. Tā kā tā atšķirība. Bet pašas līdzdalības procesa, es teiktu, ka tās viss ir līdzīgi. Ir tikšanās, ir dažādas darba grupas, ir rakstīt tieši par to politisko bloku, rakstīt atzinumus, piedalīties Saeimas sēdēs, norīt kaut kādus nepamatotus pārmetumus un tur neeksplodēt tajā brīdī. Tas ir pilnīgi identiski, es gribētu teikt, kā tas arī bija tajā, jau pirms cik gadiem. Kad mēs tur gājām uz izglītības ministriju, mēģinām kaut ko panākt, lai jauniešiem vispār, lai tas nonāk. Tēma jaunieši. Jā, nonāk tur darba kārtībā. Tā kā, tādā ziņā nav mainījies, bet daudz. Jā. Kas tev pašam varbūt, ja tu paskaties vispār uz dažādām jomām, kas tev pašam liekas tie iedvesmojošie līdzdalības piemēri Latvijā, kur mēs varam teikt, jā, šī lieta riktīgi strādā, jā, šī lieta ir izdevusies, jā, te mēs īstenībā varētu teikt, esam tādi līdzdalībā ļoti, ļoti veiksmīgi? Manuprāt, tie piemēri ir ļoti daudz, kas ir arī pozitīvi, atliek tikai tur izvēlēties. Tādiem neseniem, man liekas,
kur es iesaistos kā vienkārši kā dalībnieks, saistībā ar Krievijas kāru Ukrainā, ja, Pozņaks un visā Twitter kustību. Tas man liekas, fantastiski, kā cilvēkus iesaist apvieno un ka tu vari izdarīt kaut ko labu. Tas pats festivāls Lampa, ja, kā tas ir izaudzis. Ir vairākas mazas iniciatīvas tajā pašā pašvaldību līmenī, kur šķietami tādā bezcerīgā situācijā pēkšņi ir vienkārši cilvēki, kas sāk darīt un tie rezultāti ir. Tā kā, man liekas, tie piemēri daudz. Mana balss kaut vai. Ka mēs varam lepoties, es nezinu, man liekas, pat pasaules līmenī ar to, cik ir liela ietekme, kā jautājumi nonāk. Cik tas ir vienkārši, ka tu vienkārši nobalso par to, kas tev svarīgi, vai tu vienkārši vari inicēt. Kas man šķiet arī tādā politiskā līmenī, ka nesen Kūtra kungs, ja, es nezinu, vai drīkst kaut kādu politisko dimensiju, bet kas man liekas, ka cilvēks var kļūt par ministru, kur vienkārši nozara pieceļās kājās un pasaka, ka tas vienkārši nav ok. Man liekas, mēs esam tādi nedaudz nobriedušāki arī demokrātijā, ka mēs varam to brīvi arī izteikt tās domas, protestu vai gluži otrādi arī atbalstu, un nekas man par to nebūs. Jā, tev jau bija, ka tu teici, tev avīzē bija. Bet tas, man liekas, ir jebkuram vadītājiem vai līderim ir jārēķinās, ka ir pareizas lietas, bet tas vienmēr skar kādu personisku. Kādam kaut kas nepatiks, vai tā būs kaudība vai tam līdzīgi. Piemēram, ar jūsu darbību. Kādam šķiet, ko tad visu laiku jūs šitādas raidījumus, tādas raidījumus. Pļāpājam. Jā, kaut ko pļāpājat, kaut ko visu laiku darat. Visiem jums izdodās un bez jārā. Ja? Pēkšņi jums ir ienaidnieks, ka jūs pat nebija domājuši. Līdzīgi arī, tā maksa var būt. Un man jau patīk tā, ka tā maksa ir tāda pozitīva, ka es varu noziedot un atbalstīt kādu super ideju, vai es varu piedalīties kā es nezinu, brīvprātīgais jebkādā projektā, ka tā vienīgā maksa ir mans laiks, ko es teorētiski atņemu ģimenei vai draugiem, kas ir tā pozitīvā maksa, bet varbūt arī zaudētas attiecības, varbūt zaudēt, dzīvība, ja? Jebkas. Varbūt, ka tu esi iemācījies, ka tu tā ļoti forši stāsti, varbūt, ka tu esi iemācījies, kā nenokļūt līdz tam brīdim, ka tu samaksā par daudz. Piemēram, kas ir tie mehānismi, nezinu, tu jau minēji pastāvēt klusi, tad, kad tev kaut ko pārmet nepamatot, piemēram, ja? Vai kā tu novērtē, piemēram, situāciju līdzdalības kontekstā, vai ne? Mesties iekšā, pagaidīt, runāt savādāk. Kas būtu tas tā tava veselīgā recepte, piemēram? Es ļoti cenšos laboties. Tādā ziņā, ka tas nav vienkārši. Jo es esmu gan liels pļāpa, un ja man liekas, ka es dzirdu kaut ko pilnīgi, kad nezinu, tur runā kaut kādu sviestu, man liekas, ka man jāpieceļās un jāpasaka, hello, tas ir pilnīgs sviests. Ja. Bet šī gada tādos mērķu sarakstā es ierakstīju, ka man ir jāpaklusē. Bet tiešām, kā ka es pie tā piedomāju, jo protams, vienmēr tur var teikt un paust tur savu viedokli, bet varbūt, klusēšana zelts, kā Kaupānā, ja? Māra Zālīte rakstīja. Tā kā, var arī, es pie tā piedomāju. Otrs, nekad līdzdalību nedrīkst darīt vienatnē. Tev ir jābūt sabiedrotajiem, jo ir skaidrs, ka runāt par to pašu zāli un futbola laukumu, viens pats to nevar izdarīt. Tas nozīmē, jo lielāka sadarbība, koalīcija, citas organizācijas, dombiedri, jo vieglāk ir arī uzprasīt, kā rīkojamies, kas ir tā strateģiskā pieeja, ejot uz līdzdalības procesu. Jo man ir opcijas iet agresīvi, iet medijos, runāt, vienkārši, tās opcijas jau ļoti daudzas, un tad tā izvēle ir, vai es esmu, kritisks, vai es saku, mums ir, iepriekš ir bijis, tur slikti, bet mums ir cerības, ka būs labāk. Vai es pasaku, jūs piedāvājums ir pilnīgi tur, Sviests. Jā, vai pilnīgi šādu sviestu nekad dzīvē neesmu redzējis vai tam līdzīgi. Un tā ir tā pieeja, kur droši vien nav pareizās atbildes, jo vienreiz tev vajag būt agresīvam, kas pasaka, to kā ir. Un atkal atgriežoties pie tādiem, latviešiem, ka mēs pat ļoti reti pasakam to, ko mēs domājam.
Nu, tā godīgi. Un tā jautājums, kurā brīdī tad pateikt, ko es domāju, varbūt tas pat būs kā augsta duša, kas var vēst kaut ko labu vai nē. Man nav, bet ir jābūt balansam. Es to balansu arī meklēju, noteikti, bet to, ko es daru, es noteikti runāju ar saviem dombiedriem, kas ir organizācijā. Mēs liekam galvas kopā un tad izvēlamies, vai mēs ejam uz tādu ambrazūru un uz kaut kādu publisku kritiku, vai šoreiz nē. Tā kā tur mēģinam ieraudzīt to lielo bildi. Jo vienmēr būt agresīvam tādā līdzdalībā, tas nozīmē, ka vienā brīdī tev vairs neviens negribēs runāt. Jo neviens jau negrib būt tajā situācijā, kad mēs atnākam uz sarunu un tu saki, tu akal esi tur nekāds, jā. Atkal kaut kāds sviestām ideja tur atkal. Kaut kāds tur. Bet šis vārds man uzvedināja uz nākamo jautājumu, jo tu darbojies, respektīvi tava organizācija darbojas visās 3 Baltijas valstīs, un tu zinu, ka tu cieši darbojies arī ar kolēģiem no Igaunijas un Lietuvas. Lietuvisks, ir vārds sviests. Ir tieši tāds pats, tikai es neesmu pārliecināts, vai tas nozīmē. Tā nozīme, man liekas. Šito es pārbaudīšu. Jā, man liekas, ka lietuvieši nesaprot, ko nozīmē sviests. Tādā gadījumā, ka tu pasaki sviests. Tā es viņu varu mierīgi teikt. Pilnīgi mierīgi. Viņi domās, ka tu vienkārši runā par pārtikas produktu. Bet jautājums ir par to, kā tu esi pietiekuši daudz strādājis ar kolēģiem un arī dažādos procesos. Kā tu vērtē šobrīd, ar ko varbūt mēs atšķiramies un ar ko mūsu kaimiņu valsts atšķirās tīri tādā līdzdalības kultūrā, interešu aizstāvības kultūrā? Kā tie procesi tur notiek, ja tu vari maz drusņās paraksturot? Es domāju, tas būtu ļoti interesanti. Jā. Man tā atklāt, protams, Igauni ir ļoti labi uzbūvējuši savu tēlu, ka viss ir kārtībā un ka mēs esam tur vēsturiski draudzējušies ar skandināviem. Līdz ar to mums tur tās jūsu problēmas ir jau sen kā atrisinātas, bet tad, kad iepazīst cilvēkus, un tās problēmas ir identiskas. Būtībā nav tā, ka no tāda procesa līdzdalības viedokļa attiecībām starp organizācijām, politikas veidotājiem, ka tur būtu ļoti kaut kas liels. Viņi prot, es domāju, sevi pasniegt tā, ka, ja jūs runāsiet ar Igauniem, ka visi lieliski. Tikai kaut kādā, ka jūs iepazīstat to cilvēku, tad pēc kaut kāda brīža viņš var atklāties. Lietuvieši ir vairāk tādi avantūriskāki un dažkārt agresīvāki, dažkārt tiešāki, kas atkal latviešiem varbūt tik daudz nevienmēr patīk, bet caur savu šādu pieeju, manuprāt, viņi arī sasnieguši gana daudz, gan tur ekonomikas plāksnē, gan arī tādā sabiedrības iesaistes plāksnē, bet atkal, tas ir atkal tik trausli, cik tev pretī ir tas cilvēks, ar kur tu runā. Un kas ir interesanti no jaunatnes laikiem, mums jau arī tur ekonomikas ministri bija, savulaik no Lietuvas jaunatnes padomes, aktīvisti, kas nonāca tajā amatā. Var redzēt, ka ir arī cilvēki, kas ir auguši, aizstāvot tur šajā gadījumā jauniešu intereses un veidojot vairāk iespēju, un ka tu nonāc arī šajā politiskajā amatā. Tā kā kopumā es teiktu, ka mēs esam gana līdzīgi. Igauniem varbūt tas izpratne par godīgumu, izpratne par veidu, ka mēs nemēģinām kādu apčakarēt, ja? Kas varbūt dažkārt ir tur lietuviešiem, latviešiem izteiktāk, kur tā pirmā doma, kad ir tā uzticēšanās kultūra. Ar to gan, man liekas, mums ir šausmīgi traki. Tādai līdzdalībai tas ir ļoti nepieciešams, ka mēs varam sarunāties, un kad es nedomāju, ka jūs tur nākamā dienā man tur, uzliksiet sviesta paciņas brīdis, lai es paslīgu. Nē, mēs izdrukāsim avīzē, sviests. Tā kā sodu. Uzticēšanās, tas ir kaut kas ļoti tāds, Jā, mēs kā reiz ar vienu mūsu sarunu viešņām arī runājām tieši par uzticēšanos, kā principā tādu fundamentālo līdzdalības nosacījumu. Kā tu domā, ko mēs varam darīt un kas mums būtu jādara Latvijā, lai vairotu uzticēšanās kultūru? Jo skaidrs, ka bez uzticēšanās līdzdalības nebūs. Nav, jo, kā tu teici, vienatnē to nevar, un ja es neuzticos otram, tad man jau īsti nav ar ko kopā to darīt. Ko mēs varam darīt, lai šo te kaut kā pavērstu uz labo pusi? Es domāju, tā valsts līmenī kopumā neko nav, nekāda jau rezultāta nebūs, ka kāds pateiks, mums vajag tur vairāk uzticēties. Un tas ir caur tādu, vismaz tā mana pieeja, ka es esmu atbildīgs par tām attiecībām, kuras es veidoju.
vienalga, vai tas ir mūsu sadarbības partneri, vai tie ir uzņēmuma vadītāji, vai kopā mēs organizējam pasākumus. Viss ir mana atbildība novest to līdz galam, ko es esmu apsolījis. Ja tā ir trešdiena, kad es teicu, ka es aizsūtīšu kaut ko, tad es aizsūtu to trešdienu. Man liekas, tas arī tā veidojās. Un mūsu organizācija ir fantastiski tā iekšējā tīrība tādā ziņā no tās uzticēšanās viedokļa, ka visi nāk kopā, tāpēc, ka mēs gribam, ka tās ir vērtības, un ka mēs gribam izdarīt kaut ko labu Latvijas zemei un izaugsmai, un ka tas ir pēc noklusējuma, jo kaut kā ir aizgājis, ka es par to tik ļoti nedomāju. Tad, kad iziet ārā no burbuļa, kas arī bīstams, ka es tajā savā burbulī, un ka viss tur forši, un ir bijuši tādi, kad es esmu pilnīgi pārsteigts, kā var apšaubīt kaut kādas pamatlietas, un ka tu mēģini tur izaicināt un pierādīt, ka tev tur, es nezinu, tu neesi tur, ka Putins nefinansē mūsu organizāciju. Tu liekas, vispār, kur tāda slima ideja var rasties, bet pēkšņi kāds ir kaut ko tur izgudrojis, un tev jāsaka, jāpierāda, ka tu neesi kamielis, ja? Kas ir, tā. Bet ko var darīt, man liekas, ir lielāka atbildība katram par savu rīcību un mazāk gaidīt no valsts, vai no pašvaldības, vai no lēmumu pieņēmējiem. Un tas ir arī tas, ko es pēdējā laikā ļoti daudz domāju, ka mēs pārāk daudz gaidām, ka kāds, atgriežamies pie Laimas Lāča, kurš kaut ko izdarīs, kaut ko mums nodrošinās. Nē, tad, kad pārtrūks tā saite, kad tas ir atkarīgs no manis, tad faktiski ir šausmīgi viegli dzīvot. Jo man nav tā sajūta, ka kāds mani pievīlis. Ka tā ir mana atbildība. Man vajag palīdzību, jā, es eju prasu. Ja es gribu darīt kopā, tad es eju to daru kopā, un tā arī tas uzticības klimats veidojās. Jo tie cipari, vispār mēs nekam neticam. Tad pirmais pierāda, ka tu neesi kaut kāds tur jocīgs, un tikai tad es ar tevi runāšu. Ja? Kas man liekas ir atžgāni. Un Igaunijā, ja skatāmies no Baltijas valstīm, tur ir kaut tā, vismaz to, ko es esmu pieredzējis, ka ir otrādāk. Ka tu esi normāls džeks, bet ja tu kaut ko nopodelēsi, tad tu esi kamielis. Ja? Tā kā otrādāk. Bet, un pie tā ir jāstrādā. Bet kādi formuli, es nezinu, tikai atbildīgi katram pašam par sevi un negaidīt, kad tev atnesīs kaut kādas dāvanas. Ļoti laba formula, manuprāt. Es tā domāju, bet kāpēc mums vispār ir par to tā jādomā par šo formulu? Kas ir tas iemesls, kāpēc mēs esam kāpēc mēs tā dzīvojam, ka mums liekas, ka tas Laimas Lācis būs? Jums ir idejas? Vili? Es domāju, ka man liekas, tā uzticēšanās lieta sakņojās arī kaut kādā ziņā mazrusiņās tajā pieredzē. Tas, ka mēs neusticamies institūcijām. Ja? Mēs tā kā, ir kaut kādas, un man liekas, ka tas ir kaut kādā ziņā pieredzē, un es negribu teikt, ka vienmēr tas ir objektīvi. Un man liekas, ja godīgi man personīgi liekas, ka mēs esam ļoti daudz gājuši uz priekšu kā sabiedrība un kā valsts. Es nezinu, kāda, piemēram, jūsu pirmā reakcija, kad jūs saņemat, piemēram, e-pastu, tur, nezinu, kur ir tematā rakstīts vidi, ja? Man ir bailes, trīc kājas tajā brīdī. Un jautājums īstenībā, kāpēc? Ja? Un droši vien, ka tas sakņojas arī kaut kādā pieredzē, varbūt kaut kādās nepatīkamās situācijās, nepatīkamās sarunās un tā tālāk. Bet, ja tu atkal, teiksim, atšķetini to, ja? Es runāju par uzticību, varbūt ne tik daudz līdzdalības kontekstā, tad patiesībā jau ir tā, ka tu saproti, ka tur arī tajā pusē ir dzīvi cilvēki, profesionāli ierēģi, kas ir īstenībā sasniedzami, par ko var komunicēt un tā tālāk. Un es domāju, ja, piemēram, šo te piemēru tā pārnes uz dažādām vietām un lietām, tad tā ir laikam ir jāsāk kaut kādā ziņā baidīties no tā nezināmā un jāmēģina, muļķīgi teikt, tā kā iepazīties, jā, varbūt ne visiem ar visiem, bet vismaz jāmēģina atrast kaut kāds tas kontakts un jāsaprot, bet īstenībā šis cilvēks arī dara savu lietu, vai šī organizācija dara savu lietu, un viņi varbūt nav nemaz tik briesmīgs bubulis, kā es esmu iedomājies savās domās, ja, mājās ejot gulēt vakarā, bet patiesībā, jā, es domāju, tev ir tie piemēri izlīdi parādījās, ko mēs tā aprunājām, kad varbūt es ar viņiem varu darīt kaut ko kopā, varbūt es viņiem varu, es nezinu, pazvanīt, uzrakstīt e-pastu vai vienkārši paskatīties, kā viņi izstās publiskajā telpā un varbūt laust arī kaut kādus savus stereotipus. Es tev absolūti piekrītu, ja tas nodoms ir
kaut ko uzlabot, tādā konstruktīvā gaisotnē, es nezinu, to pašu vidu. Kuram nav bijuši problēmas ar vīdu? Visu laiku jau pat problēmas, atkal kaut kas tur nepareizi aivienos. Tiešām, tā. Bet man ir arī bijis tāda situācija, ka es vienkārši saku, bet šis ir fundamentāli nepareizi, tāpēc, ka kāpēc man tur, tas neparādās tur un atkal kaut kā tā. Un IT sistēmās izrādās, ka kaut ko var uzlabot, lai nākamreiz tā nebūtu. Tā. Bet tā kā tas kontakts ir ļoti labs, ja tas nodoms ir labs, nevis vienkārši ar vidu, jūs jau esat visu tur korumpēti nekāda un tāda. Protams, otra puse tur. Pazvanīt un pakliekt, piemēram. Izkliekties vai tā. Bet ir cilvēku tips, kas iekāpjot lidmašīnā, droši vien aizdomāsies, vai tam pilotam tomēr ir tā apliecība vai nav apliecība, vai tā degviela pietiks vai nepietiks. Ja? Man liekas, ir svarīgi šādus gadījumus, kaut kā uzķert. Un vismaz mana tā pieeja ir maksimāli, vismaz draugu lokā, nelaist, jo tas ir tāds cilvēku tips, tāds, enerģētiskie vampīri, kur visu laiku redzēs riskus, ja. Visu kaut kas var notikt, ja šitas, ja tas, kā topā. Bailes jau apņem spēku. Visā sfērā. Visas šās brīnišķīgās teiciens bailēm lielas acis, vai ne? Un tas droši vien ir arī tas uzticības kaut kāds moments. Ātras kājas arī ir, man liekas. Jā, jo tas arī citu iemeslu dēļ, bet Jā, jo man liekas, mēs tam meklējam to atbildi, kas ir tās uzticības pamatā. Droši vien, kad ir, protams, šī te pieredze un kā pārvarēt vienkārši beigt iztēloties varbūt tik daudz lietu. Jo droši vien ir arī kaut kādas objektīvās. Jo bailes ir tāpēc, lai mums pasargātu no kaut kādām situācijām, kurās mums nevajag nokļūt, vai ne? Bet ja mēs droši vien procentuāli tā statistikas sarēķinātu, cik tiešām tāda objektīvi, teiksim, cilvēki vai organizācijas, kuriem nevajadzētu uzticēties, droši vien būtu... Es pat nevaru iedomāties, kurai. Ļoti maz, varbūt daži, jā. Un tad ir tas jautājums, kāpēc tomēr mēs it kā spēlējam to tādu super drošo spēli un noliekam kaut kādas tādas milzīgas buferas varbūt starp sevi un sabiedrību, starp sevi un nezinu, jā, pasauli. Tā ir kaut kāda droši vien kolektīvā trauma. Jā, bet trauma, atceraties, ir tā, ka trauma ir nevis tas, kas ar tev notika, bet kas notika tevī. Tātad nevis tieši šis, bet kā es to iztulkoju, un tātad faktiski, ja es viņu iztulkoju traumatiski, tātad man ir jāstrādā ar to, lai es vienīgais, kas man var palīdzēt, esmu es pati, jā. Un pozitīva pieredze. Noteikti palīdz viennozīmīgi. Jo tas jautājums ir, vai daudzi grib pret mani vērsties. Manā iedomā pasaulē, sliktās institūcijas. Šitie visi noteikti grib kaut ko man tur, visi tie darbinieki tur tā. Bet tā jau nav. Kurš grib slikti izdarīt Vilim Brūverim? Es nevarētu, varbūt kāds, jā. Es nezinu, kā, tas ir tas reizēm, par ko tu sāc domāt, saproti, cilvēki īstenībā ir aizņemti ar savu dzīvi, viņiem savām lietām. Nē. Kur tu tad bīgi atpūsties aizbraukt? Tiešām. Tātad, iedomājieties, kur jau mēs esam nonākuši. Tātad līdzdalība ir mūsu temats, un mēs jau esam aizgājuši līdz tam, ka tātad traumas, bailes, nodarīšana citam pāri, jā. Un kā veicināt uzticēšanos? Jā, faktiski tātad uzticēšanās. Tātad līdzdalība ir savstarpēja uzticēšanās. Tātad, un lai savstarpēji mēs varētu uzticēties, kā jau tu teici, jāstrādā visu laiku ar sevi, jā, pārsvarā. Un jāizvarās no tipāžiem, kuri vienmēr, jā. Un jābeidz domāt, ka mēs mums ir recepti. Mēs zinām recepti. Un jābeidz domāt, ka mēs esam kaut kādi tur, mums ir pašapziņa, mēs varam visu. Un, man liekas, tas arī tas pašapziņas jautājums, kas atkal kopumā, liekas, atkal kāds tur citur kaut ko nolems, kaut kādu Briseli vienmēr izdara, mums tur slikti. Bet tā pašapziņa, ka ja mēs gribam, mēs tiešām varam izdarīt daudz, un tie pierādījumi ir absolūti. Tur nav vispār nekādu robežu. Un man liekas, tas ir tas, kas ir ļoti svarīgi nomainīt tās bailes, riskēt ar savām bailēm. Kaut kādu neticību, labajām, tad liekam viņu kā gada mērķi, kad atrast vismaz kaut ko, kam es varu ticēt un piedalīties, un tiešām caur to pieredzi. Tās pieredzes nevienmēr ir labas, vai ne? Ir arī visādas tur problemātiskie gadījumi, ka liekas, nekad vairāk, bet arī tā pieredze jautājums, kā mēs viņu transformējam, ko es varētu izdarīt citādāk. Varbūt man nebija pareizie argumenti.
Varbūt mēs runājam vienkārši divās valodās. Jā, viens atnāc uz futbolu, viens uz basīti. Viens uz tieši tā. Un zāle tāpat. Nu, ko, Andri, paldies tev liels par sarunu. Man liekas, mums te izvērtās tāda ļoti ne tikai interesanta praktiska diskusija, bet arī tāda filozofiska laikam. Bet, nu ko? Nē, nu mēs jau zinām, ka līdzdalība ir dzīve, nu dzīve ir filozofija. Arī citreiz tā vienkārši tā ir, vai ne? Līdzdalībā bez filozofijas nekur. Tā kā paldies, ka tu biji šodien. Un, jā, paldies Andri. Uz redzēšanos.